visvairāk es šajā sezonā vēlos spēlēt pret SKCS komandu. Tāpēc, ka tas ir mans bijušais klubs, un kā jau vienmēr pret bijušo klubu ir tāda ekstra motivācija nospēlēt labāk, un būs interesanti vienkārši. Tur jaunas meitenes, jauns klubs, treneris tas pats. Būs interesanti redzēt, kā treneris reaģē malā, piemēram, ka es tie iemetu. Vau, neesmu. Paldies Dievam, man liekas, ka tas ir bīstami, ja godīgi. Cevišķi maniem matiem, man viņi tādi diezgan čirkaini, kā jūs redziet. Man liekas, ka ja viņi sasvīst, tad tas varētu būt bīstami, tad viņi visu papu varat saķerties. Tas varētu būt bīstami dzīvībai, ja godīgi, tāpēc es nekad neesmu riskējis. Jā, vienmēr esmu darījusi, mums vienreiz gadā esmu tā, kad es tēloju to kluso, un tad, kad mēs braucam tādā tālākā braucienā, tad es pavēroju, ka cilvēki iet, meitenes aizmieg, un tad es taisu bildes ar viņiem, selfijas smieklīgas, piemēram, tad tur tā izsmeju. Un tad, kad, piemēram, es uzreiz viņām to neparādu, un tad, ja viņas man izdara kaut ko sliktu vai kaut ko pa viņiem paņirgājās, tad man ir vienmēr atbild pretī bildi ar viņām kaut kā tur smieklīgi, ka viņas guļ. Bet tagad tieši šitā komandā vēl nav gadījies, bet mēs tagad dodamies tieši uz Tallinu. Varbūt būs kaut kādi pirmās bildītes, cerams. Jo sievietes ir skaistas, un sieviešu basketbola līmenis īstenībā ir, es uzskatu, priekš mūsu mazās Latvijas diezgan augsts līmenis. Un es domāju, ka ar katru gadu viņš arī paliek vien augstāks un augstāks. Un tāpēc es ceļš no šitās sezonas es ceru, ka mēs redzēsim daudz vairāk fanus apmeklētājus tieši mūsu spēlēs. Jo es uzskatu, ka ar vīriešu basketbolu īstenībā mēs neko neatšķiramies. Tikai ar to, ka mēs esam skaistākas.